Un tomēr, šobrīd caur iekšmēlu, protams, Vanks mēģinās nedaudz vēlāk bremzēt. Šeit, Un sadursmes starp Jāni Vanku. Un, lūk, vēl arī uztriecās šai mašīnai. Jānis Vanks gan turpina, izstāst, varētu nezaudēt pat pozīciju, izēja gan no līguma ļoti lēna, bet tur nebija varianti, tur vajadzēja šai sadursmei. Tā lasījās jau kādu brīdi iepriekš, ka tur tās trajektorijas kaut kādā brīdī krustosies. Es pirms tam īstenībā biju pārsteigts par to, cik ilgi viņi nobrauc viens otram blakus, zinot šo spēcīgo konkurenci starp Jāni Vanku un Bruno Racing Team, un arī Roška un tā skaitā arī Gata Drēviņu. Viens otram paspēja, tomēr Drēviņš bija priekšā un šeit. Lēc iekšmalā tās tipisks gājiens un ir priekšā, tomēr ir jārēķinās no ārmalas šeit arī braucot, ka ir iekšmalā tev braucējs, redzējām, ka tur grūti varētu noteikt, kurš tobrīd atradās korpusu vai puskorpusu tālāk priekšā, tas diezgan tipisks sacīgs incidents. Un dzeltenīga karoga nav. Lūk, redzam, Jānis arī tomēr, izslīd uz ārmalu. Nav tā, ka viņš caur iekšmalu būtu izbraucis. Jā, šeit arī varētu teikt, ka diezgan optimistisks manevrs no Jāņa puses. Varbūt sākums viss bija kārtībā.